Diskriminācijas galvenā pazīme ir tā, ka tā ir aizliegta, nepamatot atšķirīga attieksme. Cilvēks, ja tu esi retos vecāka gadagājuma cilvēks, nemaz nepieņem to, ka tu varētu būt gudra, būt attīstīta. Ir bijis arī autobusos, kad es palieku uz ielas, tikai tāpēc, ka pabrauc garām, jo negribu, jo šoferītim ir slinkums kāpt ārā. Piemēram, arī, kur vinnēja paralimpiskajās spēlēs viens mūsu invalīds pārstāvis, viņš neiegūta tik liela ievērība, kādu iegūst cilvēki, kas vinnēja parastās olimpiskajās spēlēs. Tā ir diskriminācija. Tiek kultivēts uzskats, ja tu esi ratos, tu esi slims. Lai gan tā nav. Kā es pati bieži saku, man ir veselība, paldies, bet man ar veselību viss ir ļoti labi kārtībā. Tagad to nevajag uztvert kā slimību, bet kā fizioloģisku stāvokli, kurš nav no cilvēka atkarīgs. Invalīdi gan tiek diskriminēti daudzās vietās, jo viņiem nav, piemēram, izejas no mājām vai pieejas veikaliem. Lielāko daļu jau invalīdi nevar nekur tikt veikalos. Un arī lifti te ir padomu laiki, kuros neiet ratiņi iekšā, un tā kā viņi tiek diskriminēti. Netiek veidots speciāls uzbrauktuvs daudzās vietās. Daudzās iestādēs nav šīs te invalīdiem nodrošinātās, piemēram, pieejas. Tev jau izejot uz ielas, ir jājūtās tā kā palīdzības lūdzējām, jo ir nepieejama vide. Un nepieejama vide Latvijā visvairāk veicina diskrimināciju. Ja no cilvēku puses tas ir tā, ka viņi paliek arvien atvērtāki un mazāk tu redzi diskrimināciju. Piemēram, augstskolā izglītoti cilvēki jau ir pieraduši redzēt tevi un uztvert kā līdzvērtību. Taču izējot uz ielas, tu vēl joprojām saskaries ar nepielāgoto vidi un arī ar dažu cilvēku stereotipisko domāšanu. Tiek uzskatīts vēl joprojām, ka cilvēks, kurš staigā, vai viņam nav nekāda funkcionāla traucējuma, ir augstāks par cilvēku, kur atikrātslā vai ar kādiem traucējumiem. Nedzirdīgais jaunietis runā ar rokām un dzirdīgais ar muti, ja tā drīkst teikt. Atšķirība tur pilnīgi nekāda. Viens no diskriminācijas vēlējiem stūrakmeņiem ir informācijas trūkums. Cilvēkam ir bail no tā, ko viņš nepazīst. Ja viņš neiepazīst, viņam ir bail. Mēs visi baidamies no kaut kā sveša, no kaut kā jauna, ja? Bet ja dzirdīgais, teiksim, nonāk saskarē ar nedzirdīgo, tā tīri nejauši, vai arī kaut kādos piespiedu apstākļos, viņš nekad nebaidīsies, neatstums. Par šo tēmu diskrimināciju derētu runāt jau kopš skolas sākuma. Nevar gribēt uzreiz no 1. klases uzlikt uz nodarbinātību, izlaižot visus pārējos posmus, kas ir būtiski. Un ja mēs audzināsim to, ka nav jābūt diskriminācijai jau skolas vecumā, jo patiesībā tas ir visvieglākais vecums, kad to iemācīt. Mums ir tik ļoti nepieciešami brīvprātīgie, kas grib nākt un darīt. Es domāju, ka jebkurš dzirdīgais jaunietis, kuram interesē, kas tas ir nedzirdīgais, var nākt uz mūsu skolu. Mēs labprāt sadarbosimies, var piedalīties pasākumos. Man ir tā, ka es reāli saprotu, es viena ejot uz ielas un ejot augstskolā
sakot, ka lūk, mēs esam cilvēki ar invaliditāti un mēs esam tādi paši. Un pat apēnu ja nedarīs neviens cits, vieni paši neko nevar. Ir jāapvienojās.